ceru, ka jūs esat šokā, jo es esmu pilnīgākajā šokā. Rīt ir Ziemassvētki, un es izdomāju nofilmēt vlogu. Ārprāts, pilnīgs trakonams te notiek. Es gāju tikko vienkārši pa veikalu, man vienkārši vīrietis piemiedz ar acu. Viņam bija tāds. Jauns ar cilvēkiem, es nesaprotu, kur man jāiet, man jādara. Paldies. Visu es nopirku. Lākpēc, kā man nepatīk cilvēki, kad ir daudz. Paskatās, kāds man ir kronītis. Es izdomāju, ka es taigāšu kronīti, jo es gribu būt princesu. Zvēru dārs. Cuki, cuki! Normāli. Tā, es gatavotas man šķiet neesmu gatavojis kādu gadu, bet es atradu vienai citai youtuberē recepti cepumiem, kas man likās, kad es varētu kaut ko tādu arī uztaisīt. Tāpēc mēs šodien taisīsim cepumus. Nepieciešams mums būs 240 grami cukura, 190 grami miltus, 50 grami kakao, vanilīns, raugs un 1 ola, 1 tāfelīte šokolādes, kaut kas ar ko dekorēt, karota medus un 170 grami sviesta. Mam, tu izjauc man visu video. Tātad, kā uztaisīt šos te cepumus? Ņemam sviestu, samaisim kopā ar cukuru un saštampājam kopā, tā lai izskatās pēc tādas kartupeļu biesputras. Tālāk ņemam 1 karotu vaniļas ekstraktu, 1 karotu medus, samaisim kopā arī to un pievienojam klāt 1 olu. Samaisam kārtīgi un tad ņemam mūsu sausās sastāvdaļas. Miltus kopā ar kakao, pievienojam raugu un samaisam visu kopā. Tālāk caur sietiņu izsijājam šo te masu un pievienojam mūsu sausajām sastāvdaļām. Saskaldam šokolādi, pievienojam arī to klāt, visu kopā samaisam un tad izveidojam tādas vienmērīgas bumbiņas. Krāsni uzkarsējam līdz 180 grādiem un tad liekam iekšā cepties uz 10 minūtēm. Pa to laiku sagatavojam mūsu gardumus un tad ņemam ārā cepumus un liekam iekšā visus mūsu gardumus iekšā cepumos. Un tad atpakaļ cepeškrāsnī vēl uz 5 minūtēm. Tadā! Es pat viņas izcepu. Tā, viņiem ir jāsakalst, ja? Nu, viņi sakaltīs, un tad viņi būs tādi kraukšķīgi, perfekti. Saucās cepumu diabēts. Diabēts tādēļ, ka tur cukuri ir vairāk nekā cepumu mīklas. Nu, jā, tāpēc jau ir tāds joks, mammu. Tagad viņš vairs nav smieklīgs. Labrīt visiem! Es esmu jau nogulējis visu, ko varēju nogulēt, bet principā es šobrīd taisos, jo man ir jāiet uz baznīcu, kur mēs ejam katru gadu. Džiģi, tu vari beigt riet! Vēl man izmetāšu vien šausmīgi daudz pumpus, un es nezinu, no kāds ir. Esmu jau nokavējis pusstundu, bet es vismaz būšu, kas arī ir labi. Pirmkārt, esmu ēdus brokas, un otrkārt man jau 3. dienu pēc kārtas visu laiku gribas ikru maizītes. Vakar pārēdos, ar aizsakot, jau jūtu, ka man ir kaut kāda 3 kg+. Ziemassvētku krem de la krem brokastis, ikru maizītes. Reāli nav reklāma, bet Rimī ikri uz svaru vienkārši 10. Pieliekam klāt sīpoliņus, piparus, citroniņu, perfekts maizītes. Šo es saucu par Ziemassvētku brokastīm. Tā, salikoju matus, man būs pusstundu līdz visu nāk. Un man ir tāda melna vienkārši. Vat jau kaut kur nosmērēju. Dāvana Džiģi, jā! Kāpēc ir Manta Džiģi? Tā, viņai gamma. Protams, ka cūkai. Jā, jūras cūci domās. Lai jūs saprastu, gamma, jā, šeit rakstīts gamma. Mūsu jūras cūci. Gammai dāvana! Gammai dāvana! Džiģi, a kur Džiģim dāvana? Sivaļā, Džiģi, kas tur ir? Antis! Нет, не так влог горизонтально снимается. Tātad, man nav draugu. Man nav puiša. Tāpēc es Ziemassvētkos eju iepirkties. Nopirku somu. Andrejam tāda pati soma, es nodemonstrēju. Pastieties, šitādu somu nopirku. Tātad stāstu jums, kas notiek šobrīd. Mēs ar Andreju, es viņam uzrakstīju, manam draugam Andreju parāda sevi. Abiem, kā izrādās, nav draugu. Attiecības
Principā mums nekas nav. Tāpēc 25. mēs ar viņiem iepirkties. Mēs esam brīvs. Ja man ir depresija, es vienkārši eju iepirkties. Un starp citu, tā es eju katru sestdienu svētdienu. Same. Это у нас буги-вуги, а? Jenny Humphrey! Dad, you can't do this. I want to go to fashion school. I wanna go! Dad, where are my waffles? I'm bullied here. Kādi, ko tu nopirki? Tāds milzīgs maisiņš. Es nopirku sev ļoti smukas tādas bikses. Es pamērīšu pēc tam ļoti smukas. Un es nopirku vēl sev somiņu. Tad arī uz jauno gadu ļoti smuka somiņā. Viņa arī cīksņas ir klāt. Gara. Kailatišķika. Nu ļoti smuka somiņa. Un tieši šis sudrabs ir trenderī krāsa. Man bišķi pieticīgāk. Es nopirku sev kleitu. Un viņa nav melna, iedomājieties. Ir tāds te animal print, jo es tagad sapratu, ka laikam modē ir šitie visi. Šitie visi. Dzīvnieki. Nu? Tāda. Es viņai saku, ka vajag. Vajag, jā. Un tad es nokopēju Andrejam ļoti smuka somiņa. Mēs tur var ielikt datoru iekšā. Jā, un mierīgi. Mēs tādas. Īsta āda. Un tā ir īsta ādajam. Mums patīk dzīvnieki. Bet reku cūktu. Labākais Ziemassvētkos ir nākamā diena, kad visu to ēdienu, kas nopēs, var ēst. Nормально в глаз мне?